Vienā raidījumā panorāmā rādīs mūs. Kas sāktis bija? Tā visa rādīs. Tagad arī pastās vairāk. Lampu ilgāk. Pasties uz leju. Drusciņi atslēdzi. Tā tālāk. Kas tad? Man vajag atslēdziņu, meita atnāca draudzenē vai paziņot. Tas ir šo jau. Tas jau nezinu. Kāpēc tieši tu? Varēja vasām galvot. Es negribu. Reklamēja pa. Tur grozā. A kā filmēs? Tas, ka tu kaut ko darīsi kādu. Es daru. Es daru. Tā. Arī es tagad nesaprotu, cik mums tālu snieg šitie te? Dai. Pusītē apmēram. Līdz kurai pusītei? Līdz puses. Jā, tikai. Mēs trīkstam iet vai vēl nezinu. Jā, jūs jau šeit var. Man tik vajadzēs izstāties un vajadzēs Trīsnakšniņas iet pār kalnu dziedā, lai bagāti Ziemassvētki. Lejiņā nogājuši tekat jauni, tekat veci, velkat svētkus galdiņā. Šubrauda nauda krāja, Ziemassvētkus gaidīdams, nāc, Ziemassvētkus, nu naudiņa jāatcerē. Palaisdami Ziemassvētkus, kas tos citus sagaidīs, diezgan svētku, veselīgi, mēs paši gaidīs. Buļķi, māte vilka, buļķi pašā, buļķa vakarā, ievilks buļķi, trīsreizīgs nenāks, mošķīši švaidīs. Pūti, ziemelīte, Ziemassvētku vakarā, paši ārā pūti, vienādini novalīt malinā. Ēni, pūti, stiezis, rudas tālī, vēras gumā. Ēma bītis klausīties, Ziemassvētku vakarā, jagad bītis gaiši ciet, tad ir silta vasara. Teciet skalpotiet, lai diediem istabā, stāvdietiņš pievārtiem nosvīduši kukalī. Domāju, ka tā kā nevarēja nekā izdomāt, nolēma rīkot grandiozu galvu.
tam līdzīgi. Kāda patikaina tūcība runā pretī karalī. Šodien pilī būs svētki, vai jūs saprotat, ko šie svētki nozīmē? Bet mani vārtu sargi staigā vēl uz apkāpušiem ģīmiem. Jūsu augstība mūsu sejas nav skābas, Bet kādas te? sāpņainas. Melo. Goda vārds tā ir taisnība. Par ko tu jūs sapņot? Par brīnumainajiem notikumiem, kas šovakar skar mums sadēļ. Lūk, kas mums prātā. Jūs veltīgi mums bērni. Man pietiks. Ja Ja tu būtu karalis, varbūt vēl vairāk dusmotos. Bet pietiks godināt veļiekņu vārtus vaļā un visus laipni sveiciniet, laipni lūdzu. Kāda būs brīnums šodien? Pāvils krastas krustas slogas, mani draugi parunās no sirds. Lai zinātu, ko es domāju, lūk par ko, tā māte un māsiņas lūk ir šodien uz balvu, bet es neesmu. Ar viņām tad ejos pārdēties, par mani viņš ne dzirdējis nav. Izturēties saldējiem, bet man netiši nekuposiņi kaut kad pasaulē nav tāds, kā tik ļoti garšoks saldējums kā maz. Tas taču netaisnīgi, vai ne? Vai, māmiņ, kā jūs man nobrīd? Tas sliktamēs ir tāds, šī nespētēja rūpējas daudz vairāk nekā par savām miesīgajām meitām. Bet šie vilgēsīgs nezināja, bet arī ko aizrādi. Bet tev man drostaliņu saucīt no agrīnīt līdz vēlam vakaram. Kāpēc tu esi tik nepacietīga? Šonakt gribēju aizlaisties uz pilnu dārzu? Jā, māmiņ, tikai tad, kad visi būs prom un es vairs nevienam nebūšu vajadzīga. Kur tu vazājies, Marija? Domāju, samarēties spēkiem ar vārds. Kāpēc? Lai atpūstos no mājas darbiem darbā. Es vairs ir strādāju kā dzīves piekras, uzstāju atbalstu. Pateicoties manām pūlēm baznīcā, mēs sēžam uz galvas soliem, bet teātros direktoru ložās. Karavīri garām ejot mums atdod godu. Drīz manas meitas tiks ierakstīts Santa grāmatā, kā pirmā skaitlulas galvenā. Vakar karaļa pavārs man atsūtīja medību. Es vai teicu, reiz to pārnesu no meža. Kam tā vajadzīgs tik vienkārši iegūt medības? Vārds sakot, man draugs to saka, ka tos uzturot vai prāt. Tu esi tik lepīgi, ka tev tas jāizpērk ar pakalpību. Ja tu daudz šūktēs, man pirms balvas sudīs labai tersā. Tu nedrīksti raudāt, jo tad es pirms balvas būšu satraukta. Labi, māsiņas, es pacentīšos būt jauka. To mēs vēl redzēsim, vai tev ir iemesls uzjautrināties, vai mūsu balvas tērpa 7 naktīm bez tā šūti. Jā, māmiņa. Māsiņas, jūs uzmanīgi skatieties tik vargi, itin kā es jums būtu par šumus līķaus, bet goda vārds tie ir krāšņi, balles tērpus. Labi, mums nav iemesls norādīt tavu darbu, bet tagad iesim apskatīt. Ak, bērnu šī zvaigznītē mana, tu taču gribēji aizbraukt uz pilnu dārzu, lai paklausītos zem loku. Pilns dārzu. Vai drīkst? Tikai vispirms uzpodrīgi. Tas liecina, ka tev ir laba galva, kas nekādi brīna vēl nav notikuši, piemēram, mēs esam ārkārtīgi jūtīgi. Novecojam vai paliek jānis tik kādu vietu, kā jūs cilvēki nobāls vai nosaitas. Vai redzi, kā man iepriecina tikšanās ar tevi? Es par tev nepajaicāju, kā tev klājas, tev nodarīt šodien pāri 24 reizes. No tām nepelnīt 24 reizes. Šodien es pelnīju uzslavu 333 reizes. Es brīdis tevi neuzteic nereiz. Ierīgs tev pamāca tālā veceni, un viņas meitas ir labākas. Un tas ir zemjāvinām būtu atmosfēra, ka viņā likās īrētā garā. Pašā mūstākajā brīdī ierodas labās veids. Pelnīši uzslavu. Es zinu, sarūpēsies, lai arī pelnīši. Man būtu bālē karaļa žalī. Es zinu, ka
O nevajag niksēt kapnēm, tas ir ļoti bīstami. Lūdzu, nelociet mūs simtu. Sveiki, esmu šausmīgi priecīgs, ka atveicāt. Es arī esmu priecīga, ka šeit esi ieradusies. Man šeit ļoti patīk. Kā. Viņa runā neliekujot. Kādēļ godavā? Princis vēlīgi paskaties, kas pie mums atbrauc. Vai tu viņu pazīsti, kas viņa tāda ir? Daļa noslēpumā svešinieka. Pilnīgi pareizi. Tikai padomājiet, cik man gudrs bērns. Vai pienu patēri, vai maizīt apēdi, vai tarvējā nestāvēja? Kāpēc pēc tik balsts, kāpēc tik klusē? Ak, valdniekas klusēja tāpēc, ka nejautāja runu. Neticiet viņam. Viņš vēl ir Māmiņa pieredze. Reiz rīts paskatījās uz māmas pusi. Vienreiz pasmādīja un vienreiz nopūtās. Kopā 5 reizes man pievērsa uzmanību. Nu, tad pēc man karalis teica, priecājos jūs redzēt vienu reizi. Piedodiet, bet šeit ir caurēs, iet lūdzu tālāk. Vienu reizi, kopā 3 reizes. Nu, kas var dot tev 3 reizes, bet man vesels 5 reizes. Kādēļ jūs vajadzīgi šeit pierakst? Vienīgi netraucē mums līdz. Pat ir, kas tāds varbūt līdz, kurš mums ir virsū pretīgi skatīt. Ak, vienmēr paps rūp. Vienmēr paps ar kāpotnam apmierināt. Ai, tāda lieliska balva. 8. Uzmanīgi cepot no tik augsta stāvošām vietņām. Šovakar izplēsīšu pavēlu par savu veidu iecelšanu. Galvas kāsties, par to jūs variet būt. Atļaujiet mums vēlnīt priekšā šo meiteni, kuru vēl nereiz nav bijis pie mums. Tēta burvīgās drēbēs pasakot dēļu. Ak, jūs augstības pazīstat šo meiteni švērību. Likums, ko izdevis mans vecvecāks draugos ar nāvi nosaukšās viešas vārdu, jo viņa grib kļūt nezināma. Karalis nemaz nekaunos no sava vārda. Ja viešņi atļauj, Runājiet, kundze, lūdzu jūs. Jūs visi tūlīt būsiet sacnieki. Šī meitene ir skaistama dieviete. Lūk, kas viņa ir. ha, diezgan efektīvs kompliments. Paldies jums, Marcija. Jūs ļoti cienījamā dieviete jūs esat, bet lūk, dieviete man esmu meita. Ļoti cienījamā dieviete, priecājos jūs redzēt. Mans vārds ir, es zinu, Anna, un tev ļoti garšo zemenes. Jūs esat patiesi smalka. Mans vārds ir, es zinu, Marijāna, un tev ļoti garšo kasteni. Jūs dzīvojat pie karaļa ceļa, ne tā no Dzidrā avota. Esmu laimīgi jūs šeit ieraudzīt. Jūs visu zināt, sakiet lūdzu, kas šovakar notiks ballē? Es domāju, ka šovakar ballē visi būs priecīgi. Es zinu, ko jūs panākot. Es domāju, ka nē. Diemžēl zinu, var jūs domājat, neapģērīgs ir šis zēns. Paldies Dievam neuzmanējāt. Tev ir gaišas acis un maiga balss, mana laime. Cik brīnišķīgi ir, kā tev ir kāds parūpējās. It kā būtu jau liela Jānkundze. Stundu un 15 minūtes manā rīcībā. Cerams, ka pa 15 minūtēm es paspējuši aizbraukt uz mājās. Pāmas, man ir jāpaziņ jau bēdīgi, mēs tikai lūdzu nedusmojies. Karalis vēlējās, lai visi viesi pēc iespējas ilgāk līksmotos pilī, un tālāk visi pils pulksteņi tika pagriezt par stundu atpakaļ. Jau 3:12. Tātad man vairs nemaz nav laika. Gan drīz nemaz tikai lūdzu nebēdājieties. Es vēl neesmu burvējis, tikai mācos. Bet es vēl
beigties laimē. Tas ir labākais saldējums visā pasaulē. Es pats to izvēlēju. Jūs to sējat, tas ir saldējums. Pēc tam aiznesīšu atpakaļ. Paldies tev, mīļo pāri. Es nebūtu būtu priecīgi, ja princis sapracētu kādu no klātesošajām beigās. Ai, ko jūs, māmiņa? Nejaukā, kāds man uzdrošinies šaubiņties? Piedodiet, māmiņa, es domāju, ka runājiet par maniem. Mēs tev piedosim Nevar zināt, kurā šī kurpīti derēs pārī būtnē. Sauciet šo karali, kurpīti pašā laikā vienai no manām meitām. Sauciet šo karalis, jums būšu ļoti pateicīgi, apvēršot snāku. Par to, protams, paldies, bet kā tu darbi uzlēkt? Padēļ snākus divas pučās vai dzirdēt? Brāvai, tomēr nedrīkst, pavērēt. Šur kurpi! Vai citu lielumu nav? Tauši, mēs dažkārt strīdējāmies, bet tev nav jāatceras mani jānis prāts. Es tev allaž vēlēšu tikai labi, tagad atpēc to ar to pašu. Tev ir zeltenums uzvelts, Annai kurpīti kājās. Darīts gatavs kārtībā. kāds prieks, kāda laime. Lūk, viņa jūsu augstības dārgais loklis. Kas vēl nebūs? Kādas muļķības? Bet valdīja palūkoties viņas kājām. Lūk viņa. Tik patīk un skaties. Kurpītis pašā laikā. Kur ir princis saušiet viņu ātrāk? Ko es esmu izdarījuši savas kaunības dēļ? Tagad mani dēļ viņš izdarīs. Te viņš ir. Es vēl neesmu burva, es tikai mācos, bet to cilvēku teicu. Es mīlu, es esmu spējīgi izdarīt kuru brīdi. Nu ļaunās jau, kad tagad teiksi. Uz pilu
sākumā neviena klasa man tā nav aicinājusi 5. klasē uz savu teātru izrādi. Liels paldies jums, man arī kopā ar jums ir prieks. Tāpēc es jūs visus sveicu Ziemassvētku. Nu, brīnišķīgi. Pieliks mēģināt, bet uzīt viņām uzreiz nākumiņu izliekt. Jā, tas ir Tā, vēl jāmamas. Tu te māci apstājos, tas ātri domās, ka man arī tas atdums man iztraucēja Andus. Man diensko. Jā, bet tur aizbāz zitais kaut kādu. Tev katru.
vakara saviesīgo daļu ar nelielu tādu, vai konkursu, vai zināšanu atsvaidzināšanu par dažādiem Ziemassvētku ticējumiem. Un tagad ir visiem bērniem izdalītas lapiņas. Meitenes vēl laikam nav, jā? Un katrā no šīm lapiņām ir viens ticējums. Jums visiem pēc kārtas, pēc maza brītiņa vajadzēs savu ticējumu skaļi nolasīt, jā? Tās būs arī mammām zināšanu atsvaidzināšanai. Pēc tam mammām un tētim būs konkurss. Attiecībā uz protams, labākos, kā vienmēr apbalvos. Kamēr izgūto bērni, ja? Kamēr izgūto, kas tur ir sarakstīts, ja? Es gribu, lai jūs mani papildiniet. Es lasu ticējuma pirmo daļu, ja? Un jūs man lūdzu sakiet turpinājumu. Ka iznācis čiks. Ja dāvanu maisā gals vaļā, tas nozīmē, ka labākais jau pakampts. Ja jaunajam gadam atnākot brīnumi nenotiek, tas nozīmē, ka tos nav sagatavojis vecais. Ja esi atvadījies no vecā gada, bet tas tomēr neiet prom, tas nozīmē, ka visi rēķini vēl nav noslēgti. Ja jaunajā gadā esat nolēmis sākt jaunu dzīvi, tas nozīmē, ka vecgada vakarā esiet samelojies, plātoties ar panākumiem. Un tagad lūdzu bērni. Sienāšu vai kungus. Ja Ziemassvētkos plēšas galus, tad es taču tajā gadā dursies skabernes. Andri? Ziemassvētku vakarā nevar sākt cukāt galvu, jo tad sprākst lopi. Sprākst lopi tad. Ziemassvētku vakarā mazi bērni nedrīkst ēst zirnus, tad urtis būs augt galvā. Jā, zirnus nevarēja. Renāt, tu pasamies. Vakara rītā agri uzceļās, tad visu gadu neaizskolēsies. Jā. Ziemassvētku vakarā ēdot nedrīkst pirktas laizīt, tas bieži Kādas ir 12 naktis pēc Ziemassvētkiem, tādi esot nākamie 12 mēneši. Ziemassvētku sestdienā vajag 9 reizes ēst, tad būs bagāts. Ziemassvētku naktī svešinieki nav jātur mājā. Ziemassvētku rītā visi darbi tumsā jāpadara. Tas turpmāk labi beigsies. Lai veiktos darbu jūs citādi būtu izveiktīts ar Ziemassvētkos, pirms saules jāiekorots. Ja Ziemassvētku naktī koks būs labajiem bērniem, tad tai būs gotiņa. Ja uz greizajiem bērniem būs vēsīts. Jā, ap Ziemassvētkiem dziļi sniegi, ap Jāņiem būs labs laiks. Ziemassvētku vakarā jāuzliek uz 3 gabaliņu gaļas un maizes istabā jāielaiž sunu, ko sunu virbot. Saķers tas tajā gadā būs dārgāk. Ziemassvētkos jāiet pie kaimiņu durvīm klausīties. Ja pirmo izdzird jā, būs lielas pārmaiņas, ja nekas liels tajā gadā nav gaidāms. Jā, izskatās, ka ciemiņi ļoti uzmanīgi klausījās tagad šos ticējumus, ja? Un droši vien šie ticējumi viņiem palīdzēs konkursā. Bet tagad man ir droši vien jādod ik pēc viena, ja, jo to uzdevumu katrs paņem vienu man. Es Nu, tad jādomā ticējumi.
Iegaumējiet lūdzu, jā, meitenes un puikas, jā, jūs dzirdiet labi, jā? Palīdzēsiet noteikti. Nu, man ir lidmašīna, mēs domājam, ja tie no aerodroma neaizvāksies drīz, tad ir vecāks krist lejā. Plasmasas lācīs. Ja Ziemassvētku vakarā attaisās pirmā burciņa ar lielo vāciņu, nākošajā gadā būs bagāts sēņu gads. Ja ar mazo vāciņu, tad sēņa nebūs vispār. Man tāda zeķu piekabināmi. Tas nozīmē, ja uz Ziemassvētkiem parādās zeķu piekabināmi, tad uz jauno gadu noteikti zeķes būs pārpilni veikali. Man ir drošības sadats. Nezinu, te runāja par zeķiem un zeķu piekabināmajiem, bet ja to zeķu piekabināmo nebūs un zeķes būs, nu tad spraudīsim ar adatā. Ziemassvētku vakarā jāieliek ziepes ziepju trauciņā, un tā meitene, kura uzcelsies pati pirmā un nomazgāsies ar ziepēm pirms gaismas, tā tajā gadā kļūs visskaistākā klasē. Te jūs paskatieties pulkstenis, cikos katra no rīta mazgājaties, un tad redzēs, ka tā skaistāk. Tā man ir zeķu lapām, ja dieti. Es zināju tādu, ja zem šķīvīšu atrodot adatu ar diegu, tad būšot nākošajā gadā jauns tērps, bet man ir tikai diegs bez adatas. Nu, es tā gribētu, tad varbūt Ziemassvētku naktī mēs stābelē, un ja tā kamoliņš pakārsies, tad man nevajadzēs, man būs tikai jaunas zeķes un nevajadzēs lāpīt nevienas. Bet ja viņš nokritīs zemē, tad nu būs jāstaigā lāpīt tās zeķes. Tā kā metiet kamoliņu stābelēs. Man ir kurpju šnori. Ticējums ir tāds, ja jauna meita paņem kurpes, kam nav kurpju šnori iever kurpju šnori, atsēžas ar muguru pret durvīm un to kurpi met pār plecam. Ja purns būs uz durvju pusī, tad viņai gadīsies skaists puisis. Man ir ķēmes. Kas ar šo ķēmi Ziemassvētku vakarā ķēmēs mats, tam būs izskaistākie. Kas? Mati? Tā ir eņģele. Un laikam bez Mārtiņa tētes gādības mums šīs egles nebūtu. Zane, lūdzu, aiznes Mārtiņa mammai gan, jā, bet viņa es ceru, ka neapēdīs un atdos Mārtiņa tēti. Labība, labauties. Mums rītā pēc liecību saņemšanas droši vien rūķis neatnestu konfekšu paciņas. Ja mums kas nebūtu? Ja mums nebūtu bijis maiss, kurā likt iekšā šīs paciņas. Linda, aiznes lūdzu Andra mammai šo sirdi. Tur pašā stūriši. Un galu galā mums nemaz šo siržu nebūtu. Ja nebūtu Lindas mamma, bet es redzu Lindas krustmammu, ja? Krustmamma arī cerams atdos Lindas mammiņai šo sirdi. Paldies! Un man liekas, ka tagad var pāriet jau pie loterejas, jā? Tas tāds brīdis, kad salatētis neatnāk. Un kas mums cits atliek? Mēs paši esam dāvanas,
samainamies ar šīm dāvanām un šīs dāvanas saņemam. Un tāpēc šokad mums arī šādā veidā tas notiks. Ja? Kā tas notiks? Vai tas tā būtu organizētāk? Ja šeit ir divi palīgi, ja, kas strādās pilotu reizes, kuram pirmajam būs lielā drosme nākt pēc biļetes izvilkt. Ja? Tas atnāks šeit, izvilks lozi un noteikti viņam būs jāsniedz priekšnesums. Tātad katrs pie sevis izdomāja, redziet, kā izstiepās dažiem sejas. Tik viegli tas nenotiks, tik viegli tas nebūs. Dejolis, dziesmiņa, ticējums, anekdote, vienalga. Ko mēs bērni ēdīsim? Un priekšums ir interesanti. Paldies, Vīsāri. Nu tiešām, tas vispārējais sanāca tā. Apakšā spēles pa vidu spīd. Angri atkārto, lai visi dzird. Augšā spēles, apakšā spēles pa vidu spīd. Apvinu. Uzmiminu. Viss tā. Vai tu tīti, vai tu manis, kā jau Dievs svēti brani, vai tu siepats zvaigžņu āri, vai tu skali, vai tev pāri, vai tu dzirdi, vai tu jūti, kur tu savas domas sūti. Galvu liec pie zemes pliena, gaidi ausīs atkal diena. Ziemassvētku jūtas neizteiktas. Pildiet visas sirds pilīgi lūgumā. Ziemassvētku līgumu debes stūdītā. Apmeklētu visus, kas pēc skumībā. Ziemassvētku zvaigznes lēpā ar visiem mieru. Lai ir virs zemes miekšķiegs katra. Jaunais gads ir labs un debīgs. To jau manā visi sevi, ciemā kukulis tev līdz. Cepet uz jaunā gada līdz. Mārtiņ, tā, lai visi dzird. Skamzo un nav kas kož. Zāļ. Vīte. Sauls. Kāds zītelīgums? Jauka bija eglīte, laukās sakšā tīna. Zaragalā šūpojās runa vāverīte. Egli līdz ar vāveri cīrāmies nes mājās. Kuplas nežēl aizskrēja, vieglām žiglām kāja. Melns lec, melnam kādas nekrēja. Kāds bija? Melns lec, melnam kādas. Melns lec. Ko? Melns lec. Tu zini? Izrakstījums iekārt kaltienu. Mašīna, košana, viņš ir mašīna. 12. Cieņu pret to, kas tev nav dabūjis nekā. Nē, nu jau to gati
Laika jau drīz apgāsies, nu paskatīties, jau tik visi pienākumi. Ziemassvētkos pie manis sastāvoja eglīti nāca, un viena eglīti zināja skuņas nežot pēc vēža odekolonu. Zem eglītes kuplajiem zaļiem Andris. Zaķis Andris bija noslēdzis milzonīgi labas mājas. Man ļoti patīk Viņa bija daļas lietā, silta vakarā. Svētku vakarā pīrāgam, narvagam, agri gali Tā un smaida sapņu pilna galviņa, mēs to gaida. Šidraba mēnesi, eglīti karsēju zaros. Žapi bērni liecina staros. Dimans sniega eglītes sadzās. Zaļas dzīdas vāki cauri redzas. Eglīti Ziemassvētku princese skrēja Kādā mīt maisiņā kaula kastītē. Es zinu. Es tev neteikšu. Kādā mīt. Lai citi apsmēs. Nu, tas ir atklāstams. Tā ir vārds. Sākam narvagam nāpīgā vārdā. Nevar šovakar atslēgt, bet citiem esi vizīt. Arī nāk skaņot. Jā, skaņa mēs saskaņot. Es arī vārdā. Mēs tā nebūs godīgi. Dzinturs un labi dzinturs. Gailas laktās arī Kāds? Gailas laktās zērkas lejā. Sveiks, Gailas. Citi minīgi. Taču ar bērni saņemiet basajām kājām. Man 11. Ir bišķi lielāki. Vēl viens. Reinis noskaita? Reinis nav. Nē, Reinis neskaitīja. Reinis noskaita. Reinis nebūs pie špricis nevajag. Kā man cepuri jau galvā. Nu, skaidrs. Tev tik viena manta kāda. Nu, Reinis. Jānīt, Dievu. Viņš skatās uz Pēteri, ka viņam mantām spēlēt. Viņa saka Dievam, tu mīļais Dieviņ pagaidi, kamēr es tu Pēteriņu sadošu, pēc tam es tevi lūkšu tālāk. Vai, tad tas man jāskaita. Hei, Zita! Zita apmainies ar Gati, viņam pašam savas dziļas. Nu, labi, es arī. Tā es skaitīšu. Kaķīts peļus pārastiņš. Brauc uz Rīgu precēties. Nu ir vaļa pelītēm savus bērnus nokrustīt. Vai man ar taisni? Jā, laikā arī. Vančas, Andriju! Es teikšu, pēc tam jūs atkārtosim. Manas rokas, labas rokas, kaimiņiem vēl labākas. Tad visreizēji. Manas rokas, labas rokas, kaimiņiem vēl labākas. Un ejam mēs dolam vadī, ejam mēs
No brusas. No brusas. No brusas era
Divi soli nav mums brīvi, vajag mammas apsēsties. Tur ieņem to krēslu, jā? Bet tas, kas stāv aiz mugurē, viņam rokām ir jābūt aiz muguras, jā? Bet tā mirklī, ka viņam priekšītājs sēdes, viņam ir jātur cītīgi. Ja viņš nenotur, jā? Ja viņš nenotur, tad viņam jāmirkšķina ir. Saka, ir kāds pauzes. Ja tev pamirkšķinās, uz to krēslu. Bet, ja tas pie aiz mugurē, tur ir ļoti aiz muguras, jā? Vai, viss? Gats ir. Tev jāmirkšķina. Tev jau nevajadzēja grūst. Vēl, kāpēc? Es tikai visu laiku nespēju pat aizlikt, jo atkal mīģinu. Mīģinu. Jā, vienīgi aizgāja. Varēs